Mani sauc Ramona Zāro. Esmu vispārējās aprūpes māsa. Strādāju kardioķirurģijas nodaļā, 39. nodaļā, jau no 2011. gada. Man ikdienas darba izaicinājumi būtu saplānot, samanedžēt savus darbus atbilstoši prioritātēm, jo nevienmēr es esmu 1:1 ar pacientu. Ir dežūras, kad es esmu ar 2, ar 3 pacientiem, un tātad šīs prioritātes ir jāskārto tā, lai netiek atdalīts kāds no pacientiem. Nodaļa ir pielāgota tā, ka mums ir ļoti ērti ar pacientiem akūtos brīžos, akūtās situācijās nokļūšana līdz operācijas zālē. Visas medicīniskās tehnoloģijas mums ir pielāgotas, mums ir uz vietas gan laringoskopija, gan perfuzori, gan infuzumati, visi pieejami. Mākslīgās plaušu ventilācijas aparāti mums ir uz vietas, tā kā tas viss ir, pacientiem nodrošināts. Bišķiņ pacelsim jūs uz augšu gultā, ieriktēsim, jā? Jā. Turi krūškurvīti, turi sirsniņu. Ja ir lietas, ko es nezināšu, vai nemācēšu pareizi izdarīt, vai nav bijusi pieredze ar tādiem gadījumiem, es zinu, ka es varu iet pie pieredzējušākas māsas, un viņa nekad neatteiks man palīdzēt. Tāpat, ja vajadzīgi būs ārsta atbalsts, mums ārsti ir sasniedzami, ārsti arī neatsaka, viņi palīdz mums. Apaļās jubilejās mēs kooperējamies un apsveicam kolektīvi visus. Mazākajās jubilejās kolēģis, kuram ir svētki, viņš uzstājās, kā tas būtu pieņemts ar kūku. Tādā veidā mēs ne tikai esam darba kolēģi, bet arī ārpus darba mēs esam labās attiecībās. Tas arī palīdz mums strādāt kopā labāk. Īstenībā es lepojos, ka strādāju šādā nodaļā. Es nespēju sev iedomāties citā nodaļā, citā struktūra vienībā. Es zinu, ka es noteikti gribētu superspējas, kas ir zibenzels, tā teikt zibsnis, jo ātrums šeit ir vajadzīgs. Ātrums ir vajadzīgs ne tikai tāpēc, lai ātri reaģētu, bet arī, lai ātri pārvietotos.